Sveiks! Februāris jau gandrīz ir beidzies. Ziema it kā arī neatgriezīsies vairs šogad. Lūk, esmu beidzot saņēmies uztaisīt nelielu video rakstu. Iespējams, jau tu redzēji beigās Sigulda mājaslapā. Ja nē, tas neko nezaudēs. Izlasīsi pēc brītiņa. Tikko nospēlējām Latvijas komandu čempionātu pirmo posmu. Ne par to būs šis video. Bet video būs par Baltijas ekspresa triumfu Eiropas online čempionātā senioriem, kas norisinājās janvārī un februārī virtuālā vidē platformā Real Bridge. Piedalījās 40 komandas, kas ir labs skaitlis. Turnīra organizators galvenais ir Latvijā jau labi zināmais Mareks Vojcīckis kopā ar Vlodeku Starkovski. Vojcīckis principā ir, es varētu teikt, mans draugs. Starkovski es labi pazīstu, bet neesam mēs tik tuvās attiecībās. Turnīru viņi izdomāja pirms vairākiem gadiem kā piemiņu Julianam Glukovskim, kas apmēram 5 gadiem vai 6 nomira. Bija viens no labākajiem polijas brīdžistiem savā laikā, pasaules čempions. Nepazinu, biju spēlējis vairākas reizes, bet personīgi nepazinu. Izties pēc, tā, kad mēs spēlējām, viņš pēc tāda, atgādināja tādu foršu Ziemassvētku vecīti, ne Ziemassvētku vecīti, bet tādu foršu večukiņu, kas principā ļoti labi iedarētos, nezinu, sēdēt pie kamīna, lasīt brīdžu žurnālu, sildīt kājas. Bet principā kā spēlētājs arī savās vecumdienās viņš bija spēcīgs un nepiekāpīgs, teiksim tā. Lai nu kā, vairākus gadus turnīrs notika BBO platformā, organizēja viņu poļi, bet šogad Eiropas Bridge League uzlika tādu tā kā savu ķepu virsū un turnīru nosauca par pirmo Eiropas EBL senioru čempionātu. Un platformu nomainīja uz Real Bridge. Tas vairāk, man liekas, tāds gaumas jautājums. Man BBO patīk labāk, bet kaut kas tur tajā visā ir, ka iespējams mazāk var švaukties, bet tas tāds ir garš tik plats. Lai nu kā, mūsu seniori Bruno Rubens un Sergejs Bīrins šoreiz tika pastiprināti ar Igauniem Levenko Karpo un Ukraiņiem Karļikovu. Vēl vienu biedru, kurus nepazīstu, tāpēc arī nevaru uzreiz atcerēties un izrunāt viņu uzvārdu. Lūk, un komanda diezgan stabili tika izslēgšanas spēlēs, laikam ar kaut kādu stresiņu, bet tur kā 10 vai 12 precīzi tādu neatceros. Un pirmo nokautu vinnēja tīri, otro vinnēja tīri, visbeidzot trešajā nokautu daļā, kas bija pusfināls, viņiem pretī bija viena no turnīra favorītiem, komanda Vitas, kas principā ir Vainikovs un 5 augstas klases poļi. Un spēle notika punkts punktā, līdz šķiet pēdējie divi, pirms pēdējiem 2 sadalījumiem bija vēl neizšķirts. Lūk, šāda interesanta kolekcija ir pirmā problēma. Tu esi zonā pret nezonu, tev ir 4 labi pīķi, 3 dūzs dāma caur tie kāros, un otrā krust dāma. Partneris atklājas vienu ērcam, tu pasaki vienu pīķi, un tagad nešpatnais pretinieks soli 3 kārā. Partneris turpina 4 krustiem, ko galu galā tev vajadzētu solīt. Pie viena galda, kur šī problēma bija Ukraiņiem, Ukraiņas pateica 4 ērceni, kas principā ir tāds, es domāju, nedaudz underbits, ja tā var teikt. Apstīsimies mazliet sīkāk, kas mums ir. Arcenos mums ir super kombinācija, un nevienu brīdi mēs neesam teikuši partnerim, ka mums ir fits. Krustos otrā dāma ir tuvu pie vispār
Nu, gandrīz labākā, kas mums var būt. Nu, protams, otrais kungs vai otrais dūzis būtu labāk, bet otrā dāma, ar ko viņa ir laba, pirmkārt, viņa palīdz atstrādāt šo te mastu. Un, ja vajadzēs, mums ir visādi manevri. Ja partnerim ir tikai, pieņemsim, dūzis vai kungs, ok, mums ir viens atdodamais, bet mēs nosūtīsim pārējos krustus pie sevis iespējami. Bet nu, partneris tāds soli čeri krusts, kur mums viens pīķis vispār var būt caurspīdīgs, tā kā viņam nu, vismaz ir 5 un labs kārtas kontru viņš nav devis. Tas mazliet suģistē, ka viņam varētu nebūt kārā, bet nu, lai nu kā. Kārava dūzis, protams, nav tik labs, kā viņš būtu pīķos, bet noteikti pretinieks nevar paņemt uzreiz stiķi kāravas. Nu, kārava dāma ir teiksim tā, izmetama miskastē. Lūk, un visbeidzot, pīķa kombinācija ir nedaudz neskaidra, bet visā visumā kārtas ir labākas nekā vienkārši tāds, nu, gribas teikt, prasts 4 solījums, ko izdarīja pie viena galda Ukraiņu spēlētājs. Es domāju, ka es būtu pateicis 4 kārā šobrīd tāda tā kā, nu, apmēram partneri pamēģinām kaut ko varbūt vēl pasolīt augstāk. Mīnus 4 kārviem, ka partneris visdrīzāk domās, ka mēs fitojam krustus, bet tā kā arceni ir vecāki par krustiem, nu, mēs paspēsim koriģēt uz arceniem. Alternatīva varbūt būtu pateikt 5 arceni, tas būtu tāds kā invits. Varbūt vienīgais partners domāt, ka mums ir problēma kāravos, lai uzliekam 6 kārau kontroli. Nu, tāpēc es, teiksim, izvēlētos 4 kārau. Bet, lūk, kas notika tāds rīktīgi interesants pie otra galda. Līdz mēs atveram jau reāli brīdžu. Lūk, Vasiljevenko pateica šos te pašus 3 kārus. Gavrišs saskārās ar šo te mūsu problēmu, un uz 4 krustiem viņš pateica 6 arceni. Principā, nu, Gavrišs vinnēs pasaules čempionāts vairāk nekā iespējams, nu, iespējams kāds ir vairāk, un viņi vinnēs, bet, nu, Gavrišs ir viens no pašiem labākajiem vispār brīdžā, kas pasaulē bijis. Un principā šo 6 arcenu solījumu viņš jau būtu vinnējis turnīru, ne, sorry, vinnējis pusfinālu, ja ne Tuščīnskis pēkšņi būtu pamodies un pielicis vēl vienu no sevis klāt. Un tas ir principā tāds, nu, kaut kāds, nezinu, gribas teikt, tāds tā kā bērnu dārza solījums, jo ja mēs apstāmies, kur viņa kārtas ir augšā, ja, pīķos singlets, neskat, nekur nav teiks, ka partnerim dūz, arcenos viņam trūks 3 no 4 lielākajām bildēm. Nu, ok, nu partnerim kaut kas ir arcenos, bet kāpēc lai viņam noteikti būtu abi dūži, un tad vēl vajadzētu, nu, drīzāk, ka viņam ir arcena dāma, nevis arcena kalps, ar arcena kalpu varbūt pamāc. Nu, lūk, restīvi, mēs pat redzam, ka 6 sarkans bija gājiens gāž, bet pie galda sanāca tā, ka nu, diezgan normāli, ka Karbovs izgāja kāravā. Nu, un tad Tušīnskim, protams, bija vēl cerība, ka vai Narcens būs 2-2 vai singlā bilde būs Karbovā. Bet nu, sanāca tā, ka singlā bilde ir Vasjam. Un jāsaka tā, ka nedaudz veiksmīgi, sorry, bet godīgi, ka Bet godīgi, ka 7 nevinēja, mūsēji tik tālu. Finālā mūsējiem bija pretī vēl viena poļu komanda. Tur tie vārdi varbūt nebija tik skanīgi, kā komandā Vītes, bet arī labi spēlētāji. Un lūk, arī viena problēma ir no fināla. Tātad tev ir trešais pīķa kalps, singlets, dāma kalps ceturtajam, piektajam dāma 10 krustos. Partneris atklājas vienu krustu, pretinieks iejaucās vienu kārā, tu nopasē, tu piebloķē 3 kārēm, un partneris tāds vēl 4 pīķi. Ko darīt? Nu, principā te arī tur ir kaut kāda noruna jautājums. Nu, protams, tu padomā, pirms pieņem savu lēmumu. Šīs kārtas bija Igauniem, konkrēti, ja nemaldos,
konkrēti nemaldos karpām, tad līdz atradīšu, kur viņas ir. Lūk, un kamēr tu domā, tā tad, kamēr tu domā, mēs atrodam jau tieši finālu. Finālā sākums bija ļoti līdzvērtīgs. Pēc pirmā seta 12-12, un šis jau pirmais sadalījums ir pirmais sadalījums otrajā setā. Lūk, Vairs pateica 4-5, kas tāds, nu, ultra smags solis. Nezinu, baidījās viņš iedot kontu, ka Maks varētu nopasēt vai ko vai kā, nezinu. Savādi mazliet tas liekas, bet uz 4-5 arī nedaudz tā bailīgi Maks nopasēja. Nu, stīķi bija, principā, varētu teikt, diezgan viegli 12 stīķi. Bet atkal tas interesantākais notika pie otra galda, kur principā pēc diezgan līdzīga starta uz 3 pīķiem Pavlaks izvēlējās solīt 3 pīķi, partners viņa pateica 4 pīķi, un tagad atkal kaut kāda nedaudz mistērija, ka pretinieks nonāca 7. No 7. principā cerības bija tuvu nulēm, singlais krusta kungs, un tad vēl kaut kāds apmēram lietiņas vajag. Tā kā nedaudz ar veiksmi, bet morāli tāda, ka esam nedaudz drosmīgāki, solam mazliet drošāk, bet neesam pārgalvīgi. Re, kur abos gadījumos poļi pārgalvīgi uzlika 7. Vienā gadījumā tas maksāja finālu, otrā gadījumā tas maksāja uzvaru. Iespējams, jo tam ir tālāk redzam, ka pēc šāda starta jau ir nepatīkami. Nu, beigās jau trešajā setā izskatās, ka poļi nedaudz tā kā sabruka. Mūsējie viņiem jau tur pārbrauc pāri kā tādu kārtīgi buldozeri. Jā, kaut kur es pat dzirdēju, Baltijas ekspresu, es nesaucu par ekspresu, bet jau par buldozeri, ja, ka komanda parāda, ka ir dūka. Nu, forši, es ceru, ka tev patīk šāds neliels stāstiņš. Vēlreiz sveiciens Bruno un Sergejam ar uzvaru, un tiekamies jau kaut kur pavisam drīz.